Aija, mana tēja garšo vienkārši briesmīgi, un man šie pie vainas ir teikami. Aiziešu pakaļ Cilvitam. Pagaidi, nevajag uzreiz ķerties klāt ķīmiskajiem līdzekļiem. Es zinu, kā tev palīdzēt. Ieliec teikamnā nomazgātas kartupeļu mizas un uzvēri tās, un pēc kāda laika tava teikamna būs viegli stīrāma. Agnes, palīdzi man! Es tikko biju dārzā un sasmērēju savu kreklu ar zemenām. Nesatraucies, viss kārtībā, es tev palīdzēšu. Klausies, paņem galda etiķi, samitrini traiku un izskalo, un traiks būs pazudis. Paldies par padomu! Aija, kas tev kaiš? Man atkal ir iesnas. Kāpēc tu nekad neslimo? Vienkārši. Regulāri uzturā lieto ingveru. Ak, tāds ir tavs noslēpums. Tu rīt braukšu uz koncertu? Es domāju, ka ar autobusu, bet ja mēs savāksimies vairāki cilvēki, tad brauksim ar vienu mašīnu. Tā sanāks izdevīgāk. Jā, skaidrs. Daudzās skolās tagad tiek īstenota augļu un piena programma. Pie vietējiem uzņēmējiem tiek iegādāti āboli, bumbieri vai citi augļi. Ja arī tava skola piedalās šajā programmā, noteikti izmanto šo iespēju. Lielā talka ir vidus pasākums, kura ietvarās tiek sakopta Latvijas daba. Tas tiek rīkots jau kopš 2008. gada, un, protams, arī mēs tie aktīvi piedalāmies. Zemes stunda ir pasākums, kas notiek reizi gadā. Tā ietvarās cilvēki tiek aicināti uz stundu izslēgt elektrību. Un šo laiku tu vari pavadīt vai vienkārši atpūšoties, vai arī parunājot ar savu ģimeni. Galvenais – neizmanto dabu. Esi dabas sastāvdaļa. Tas nav nemaz sarežģīti. Iekļaujot šos visus sīkumus ikdienas dzīvē, mēs padarām savu apkārtējo vidi tīrāku un dzīvi patīkamāku. Zaļais dzīvesveids var nākt par labu gan tev, gan apkārtējai videi. Domā zaļi, dzīvo zaļi, un viss tev apkārt būs zaļš!